Un zini stāstu tai dziesmai vai vienkārši tā parādījās randumā? Nē, mēs viņu sākām dziedāt Lārnē, ka vinējām. Kad mēs tikām tālāk, tad kaut kas uzlika, un mēs sākām dziedāt, un tad mēs sapratām, ka viss šī tas ir. Vispirms jau par emocijām pastāstīja, cik daudz jau bija pēc spēles, cik daudz zvanu, ziņu, highlight. Oi. Pat brīžiem likās, ka nav to emociju. Viņas bija atdotas visas laukumā. Un, tieši spēka ģērbtuvē, it kā tu gribi priecāties, bet liekas, ka, ja tu daudz priecāsies, tad var traumu kādu dabūt. Ja tiešām nogurums ļoti liels un ziņas, protams, telefonā pirmais, ko atvēru un rādās, kad ir 55 ziņas WhatsAppā, tad cilvēki raksta, tad kaut kas ir noticis, un liels prieks par to. Un paldies visiem, kas atbalstīja. Pati spēle, cik grūti, viegli nāca, kāds bija varbūt izšķirošais brīdis, kas nebija izšķirošais brīdis šajā mačā? Es domāju, ka līdz pirmajam golam viņiem bija maz vispār iespēju. Mēs ļoti labi spēlējām aizsardzībā, un ja tas pirmais gols, viņi sajūta to asins garšu, un fani viņiem ļoti palīdzēja tajā brīdī, ka viņi iesit to 1-1, un pēdējās 15 minūtes bija ļoti, ļoti grūtas. Pat viņas bija daudz grūtākas nekā papildu laiks, un papildu laikā bija tiešām pat vieglāk spēlēt nekā pašās beigās. Spēles pašās beigās. Un, diemžēl mēs nenoturējām līdz galam to 1-1 un ielaidām pašās beigās, bet galvenais, ka ir uzvarēts. Īsumā atgūsies, tu ko pabrauc garām ratiņkrēslā? Jā, viņam smagi, jā. Viņš nav bieži traumēts, viņš nezina, kā laikam uzvesties, kad ir traumēts. Viņam liekas, ka viss ir beidzies, bet gan jau nebūs tik traki, un cerams, ka viņš ārti izārstēsies. Cik to pašam, varbūt tas ir emocionāli, ņemot vērā to, ka arī sākuma un Eirokaus kampaņas savainojuma dēļ izlaida tomēr? Jā, protams, bija sāpīgi dabūt traumu tieši pirms Eirokausiem, jo tik ilgi gaidīja to brīdi, lai tiešām uzspēlētu uz Eiropas skatuves, un sākumā sanāca izlaist, bet es visur biju ar komandu no pirmās spēles, braucu izbraukumos, jūtu līdzi un biju priekšā ģērbtuvē, tāpēc atgriezties bija divreiz patīkamāk un palīdzēt un sasniegt šo mērķi vispār super. Kas bija visgrūtākais, ko Apoel šajās spēlēs piedāvāja, ar ko bija visvairāk problēma? Pat tā grūti kaut ko vienu izcelt. Principā diezgan labi pieredzējusi komandu un vairāk labi spēlētāji, bet es domāju, ka viņi negaidīja no mums tādu pretestību, kādu mēs viņiem sniedzām, un mēs viņus noteikti pārsteidzām šajās savās spēlēs. Un es domāju, ka mēs pelnīti uzvarējām. Var teikt, ka šis tāds augstākais punkts komandai tieši ņemot vērā to visu komandas spēli, to saliedētību, kas šobrīd ir? Es domāju, jā, ka šis ir tas punkts, kad komanda ir pilnībā nobriedusi, kad komanda ir gatava lielām uzvarām. Un es domāju, ka šodien mēs to parādījām. Mēs uzvarējām ļoti spēcīgu pretinieku un tikām Eiropas līgā. Pie tā, ka mēs jau bijām tikuši grupu turnīrā, kā visi saka, ka nekāda spiediena, bet mēs paši sev uzlikām to spiedienu, ka mēs gribējām tikt šajā Eiropas līgas grupu, un tāpēc divkārši prieks. United, Roma, Ajax, Atletico Club no Bilbao, kādas vēlmes tālāk? Es uzreiz pateicu, ka mans sapnis ir Manchester United izbraukumā, jo es fanoju par viņiem no bērnības, tāpēc es ļoti ceru, ka izloze nāks mums tāda, un gribētu spēlēt pret stiprām komandām izbraukumā, sevišķi šās atmosfēras un, protams, varbūt kaut kur izdarīt kādu pārsteigumu. Paldies tev! Paldies!